20 gadiem fanfāras neskanēja, bet no radio ar balkonu skanēja ziņas, kurām viss seko ar tādu uzmanību, ar kādu pat neseko Eirovīzijai. Jā, jo šajā tās bija liktenis, iezīmētas dienas, un viss, kas te bija, saprata, ka šajā brīdī dzīve ir kļuvusi par likteni, un ka ir skaidra līnija, kurā pusē tu stāv. Tā ziņā tās bija ļoti vieglas dienas. Bija pilnīgi skaidrs, kurš kurā pusē stāv. Protams, ka ir grūtāk tajā brīdī, kad ir visādas krāsas un ka nevar saprast, kas ir kas īstenībā. Bet tas jau bija paredzams. 21. brīvvalsts gadu un 20 šīs brīvvalsts gadu. Jā, glaimojoši, neglaimojoši. No zinātnes viedokļa arī negatīvs rezultāts ir rezultāts. Jautājums, vai mums pietiks spīta, intelekta, ticības un mīlestības izdarīt pareizos secinājumus un katram savā vietā turpināt darīt. Un tas ir katra individuālās izvēles jautājums. Mums bija ļoti labs draugs, Andris Slapiņš. Mēs sadaroties ar noziegumiem pret cilvēcību, ļoti sakārtojas tavu iekšējā pasauli. Tajā brīdī, kad tavā acis priekšā skaidri un gaiši tiek pastrādāts noziegums pret cilvēcību, ne pret cilvēku, tu ārkārtīgi labi saproti, kas tev ir jādara. Nav un nebūs. Nav un nebūs, nelolosim ilūzijas. Tāpat kā poļi nelolo ilūzijas dabūt visus dokumentus par Katiņu. Jā, mēs nelolojam ilūzijas. Jā, kāda tam nozīme uzzināt tā snaiperu vārdu, kuram bija pasūtīta podnieku grupas slepkavība. Jā, viņš jau bija akls izpildītājs. Un pasūtītājs mums tik un tā ir skaidrs. Tas ir šis režīms, jā, kuram nav jāpastāv. Tas, ka viņa sekas joprojām pastāv, un tas, ka ir viņa metastāzes, un ka tas, ka šis monstrs turpina dzīvot, bet tā jau droši vien būs viss cilvēks pastāvēšanas laiku. Labais ar ļauno, kā pasakās, cīnīsies. Atceres dienām viņās cilvēki rod garīgo spēku. Un tas man dod arī spēku viņas tā režisēt. Es gribu, lai viņas norit godam, un lai tie cilvēki, kas šeit sanāk, gūst garīgo spēku un pārliecību, ka viņi dzīvo cilvēku cienīgu dzīvi. Un vajag jau, lai tie mazbērni, raugoties uz mums tādu, kādu mēs esam šodien noticis, kā mēs bijām spējīgi uz daudz kaut kādām augstākām garīgām lietām, uz unikālu cilvēces vēsturē nevardarbīgās pretošanās kustību. Jo tas, kas bija barikāds, tie cilvēki, kas šeit sanāca, sabrauc, saved savu tehniku, viņi skaidri saprata, ka viņš ar kailām rokām stāvēs pretī militārajai tehnikai, militārajai mašīnai, un viņi būtu to darījuši. Tas jau nevajag saprast bērniem barikādas kā bruņot cīņu, kā mēs tomēr nebijām Franču revolūcijā. Mēs stāvējām ar savu vienīgo, ko mēs varējām likt pretī, savu dzīvību pret slepkavām. Es gribu, lai tajā brīdī, kad es esmu pārtraucis režisēt šos godus, es priecātos, ka neatkarīgi no personībām, ja, šis ugunskurs deg Doma laukumā. Jā, jo tad tieši tāpatās kā Lāčplēša dienā nerežisētas iet svecītas krastmalā, ja, tā es vēlos, ja, lai nerežisēt deg ugunskur un cilvēki sanāk pabūt kopā, jo tas viņus dara garīgi stiprus.